Īsi par demogrāfiju, jeb sargājam sievietes. Šī brīža patiesība ir skarba. Latvieši izmirst. Mēs neesam tādi vienīgie pasaulē, bet tā ir pārējo valstu problēma. Situācija var atrisināt tas, ko sauc par demogrāfijas politiku, bet es to saucu par cīņu par sieviešu tiesībām. Cilvēki, kas runā par demogrāfiju, parasti runā par bērniem, bet es saku, ka ir jārunā par sievietēm. Iemesls ir vienkāršs. Mūsdienu tā sauktajā rietumu sabiedrībā politiķi un politiķis uzskata, ka sievietes ir stulbas, ka pietiks viņām ar ticību vai instinktu, lai dzemdētu bērnus, vienas pašas ar to visu tiktu galā un neko nepieprasītu no sabiedrības. Tā nav. Sievietes lieliski rēķina, un ikviena normāla mūsdienās var izrēķināt, kas ir izdevīgāk. Būt bez bērniem, paturēt visu naudu sev, iztikt bez rūpēm, ceļot, nopelnīt labu pensiju, jeb arī otra puse – dzemdēt bērnus, riskēt ar dzīvību, emocionāli cīnīties par ģimeni, būt finansiāli stipri ierobežotai un galu galā saņemt mazu pensiju, jo viņas bērni pelnīs pensiju tiem cilvēkiem, kam nav bērnu. Protams, ka sievietes izrēķina, ka labākais variants ir pirmais. Kā es teicu, sievietes nav muļķas, sievietes ir gudras, viņas prot rēķināt. Tāpēc uzskaitīšu 3 punktus, kas ir jāmaina valsts politikā, lai mēs varētu runāt arī par to sieviešu aizsardzību, kam ir bērni. Manā blogā, kur adrese būs aprakstā, vairāk varēs izlasīt par to, kur tieši slēpjas problēmas, kā savulaik notika vēsturiskās izmaiņas, kas pašlaik noved līdz šādai situācijai, un kāpēc tieši šie 3 punkti risina šīs problēmas un dod cerību mums kā valstī. Pirmais punkts ir pensiju sistēmas pārveide. Garantēts pensijas apjoms māmiņām atkarībā no bērnu skaita. Mēs varam strīdēties, vai atbilstoši visu bērnu ienākumam vai noteikt summu par katru bērnu, un es būtu par pēdējo, par šo noteikto summu. Bet šim ir jābūt svarīgam kritērijam, un tie nevar būt kaut kādi 50 eiro par bērnu, bet gan vismaz 4. daļa no vidējās pensijas par katru bērnu. Otrs punkts. Maksājums nevis pusotru gadu, kā pašlaik tas ir, bet kamēr māmiņa atkal sāk strādāt vai jaunākais bērns sāk iet skolā. Latvijas bērndārza sistēma mūsdienās nodrošina to, ka bērns daudz slimos, un attiecīgi māmiņa ar bērnu ne visi vēlas ņemt kādā darbā. Ja tev ir 3 bērni vai vairāk, tas visbiežāk vispār ir bezcerīgs process. Trešais punkts. Apmaksāt izglītību māmiņām, kas plāno atgriezties darba tirgū. Nevis kā tagad, kad tev ir maz ienākumu, jo nav izglītības, plus tev vēl ir bērni, par kuriem tev daudz kas jāmaksā, un tad tev vēl papildus jāmaksā par izglītību, kamēr sieviete bez bērniem var iegūt bezmaksas izglītību un uzreiz turpināt karjeru. Uz to norāda arī tas, ka nepārtraukti pieaug vecums, kurā sievietēm piedzimst pirmais bērns. Apzinoties šo situāciju, viņas mēģina iegūt izglītību un uzsākt vismaz pirmo karjeru, jo pēc tam finansiāli to atļauties ir ļoti grūti. Valstī šī problēma ir jārisina un atbalsts ir jānodrošina. Pārējais, par ko runā arī mūsdienu politikā, ir diezgan pastarpināti, bet, protams, tas arī varētu būt atbalsts. 3+ karte mūsdienās ir ļoti laba sistēma, var plānot arī atbalstu mājokļu iegādē un vēl citus plusus ģimenēm ar bērniem, bet šie 3 ir galvenie punkti, lai Latvijā beigtu diskriminēt sievietes ar bērniem. Aicinu apzināties, ka tas ir stāsts par mūsu nākotni. Rūpējoties par saviem cilvēkiem, mēs rūpējamies par savas tautas un savas valsts nākotni. Un, ja citi dzīvos labāk, arī jūs šajā valstī dzīvosiet labāk. Šīs pārdomas top Dāvida Zalāna eseja konkursā Dzimstības veicināšana Latvijā. Uzvarētājs pasludināts 28. aprīlī, tā kā, ja jūs vēl laicīgi pirms tam klausaties, varat pagūt piedalīties, ja ir vēlēšanās. Informācija par konkursu būs apraksta sadaļā. Savulaik datus stāstītā ilustrācijai paņēma no pašlaik 21. gadsimta spēcīgākā dokumenta Latvijā, kas veltīts sieviešu atbalstam, Imants Parādnieka tautas attaudzes stratēģijas. Veiksmi visiem! Lai jums arī viss izdodas!